Nu, vismaz pirmā ziltiņa bija. Nu, tad ko? Pirmā raudiņa rokā. Neliela, protams. Bet, nu, šāda. Nu, ko? Pirmā ir? Nezinu, ko. Nu, šāda tā. Liela nav, bet tāpat interesanti. Iebērsim spāņi. Vaidi. Tas jau, nu, galīgs strempuliņš. To jau pat nemaz nav vērts likt spainī. Nu, kur tur tāds trakuls gadījies. I to mēs. Hops. Raudiņš. Maziņš, bet raudiņš. Gaukas atkal mēģināja grābstīties. Maziņas jau viņas te ir, bet vismaz nu kaut ko paķert jau var. Vismaz kaut kāds azarts šodien, ne tā kā pagājušajā reizi. Ne tā kā pagājušo reizi sēdi, nekā. Šodien vismaz kāda mazā zivtiņa iepriecina. Tas jau tāds bišķi sakarīgāks raudiņš. Šits jau tāds, nu, daudz maz pēc raudiņa. Nav vairs raudu bebis. Nav. Oi, nemūc. Gribēju paņemt vafeli, vai ne? Nekā. Izskatās, ka vai kāds nav mēģinājis pakožļāt viņu. Kaut kas bija. Negribās jau baigi nikni piecirst vai aizmugurēji zari. Un kā lido šitajos te iekšā, tad ir kā ir. Varbūt. Nu kas tur atkal ir? Atkal šitas pats. Krasavčiks. Kabīnēs neuzskliet labi. Tārpu sabojāja, protams, paldies. Atkal kārtējies tas pats. Bet, nu, vismaz nav garlaicīgi.
Vismaz nav garlaicīgi. Opa, pulkstens nobeidzies. Telefona man līdzi nav. Nu, kas tas ir? Tas pats čalis, man liekas, ne? Bet, nu, ko darīs? Vismaz šodien kaut kādas zivtiņas ķerēs. Mazajās upītēs. Nu, lūk, šādi izskatās mazajā foršajā upītē. Teinu, vai ne? Iesim turpināt copi. Un te es atradu, kur tikt pāri, tā, lai nepiesmeltu zābakus. Un vēlams nenoraut uz muti, kas ir veiksmīgi arī izdevās. Mans bardaks tāds apmēram izskatās. Reku noliku otru kameru tur, bet mēģināšu no tās puses pacupēt. Raudiņš vismaz. Vismaz raudiņš. Op! Bēg prom. Nu, joka pēc spainīti ieliksim. Kaķis jau man viņus neēd, bet, nu, vismaz. Nu, re. Nu jau kaut kas smukāks ir, protams. Nu, vat šito jau var saukt par audu. Bet nu paņēmusi var. Nu, paņēma tā kā trakais. Jā, atkal raudiņš.
Atkal raudiņš. Nu tā, maziņš jau kaķa tiesai. Bet, nu labi. Vismaz ķerās šodien. Nav jāgarlaikojas. Uzliksim kādu svaigāku kumosiņu. Sudēkšu to jau džeki galīgi apžļambājuši. Šeit jau raudas izvēlīgas, viņām pusīte jānāk, un ja veselu viņas lūk neēdīs. Un tā. Ko darīs? Jāizdabā zivtiņai, nevar tā. Ko darīt? Kad neapjamās pusīti. Raudiņš. Nu, protams, atkal neliels, bet patīkami. Jā. Tas pats skaistulis. Cik kādām viņš melnām tādām, ne, tā ir, jā. Kādas mēles pumpas viņam. Jā, tā jau ir tāds normāls raudiņš. Nu, jā. Nu ko, šodienas coprīti beidzam. Raudiņām, protams, sakām paldies. Nu ko, lai auga lielāki, un tiksimies nākamajā. Nu tā, šīs dienas copīta galā, zivtiņas bija, protams, mazās vīķītes tiks vietas atpakaļ, raudiņas ir aizgāja, augt lielāks. Nu ko, atpūtāmies šodien, daba feina, saulīt spīd,
upītis, krāts un šņāts. Nu, kā vienmēr saku, paldies tiem, kas abonēja kanālu. Cerams, ka ar laiku būsim vairāk un vairāk. Tāpēc uzspiediet like. Un tur apakšā neaizmirstam abonēt. Kā vienmēr saku, jums sīkums man patīkami. Tiekamies nākamreiz.